Hanna, gleznotāja. Gleznoju daudz maz aktīvi pēdējos aptuveni 6 gadus. Sāku mazos formātos strādāt mājās, gleznoju savas ķermeņa daļas, mēģināju sevi saprast, sevi izpētīt. Tas bija ļoti foršs dziedinošs process. Aptuveni pēc gada tiku pie savas pirmās darbnīcas. Formāti sāka augt lielāki un saturs parādījās daudz sarežģītāks. Pa lielu to pašu arī tagad attīst, bet mēģinu to darīt aizvien sarežģītāk. Interesantāk, lai nevis tikai skatītājiem būtu interesanti, bet arī man pašai neapnīk. Tas, ko es savos darbos izmantoju, laikam nebūtu īsti iedvesma, bet gan sievietes piedzīvojums lielajā pasaulē. Es vienkārši visu laiku turpinu vērot un pārsvarā vērot sevi. Kā savu sievišķību arī pavisam nesen sāku atklāt un joprojām pētu un rāda to caur tādām kā mazām nejaušībām, caur kaut kādām neveiklām situācijām, kas piedzīvojas. Cenšos to sievietes pieredzi parādīt caur tādu sabiedrības definētu sievišķības tēlu, kleitu svārku valkāšana, zeķebrikšu valkāšana, make-ups, skūšanās, neskūšanās, par to visu, bet pielikt tam tādu kaut kur ironijas, kaut kur komiskuma piesitienu. Es bieži vien jūtos vienlaicīgi gan kā tāda smalka princesīte, gan kā klauns. Un tos abus tēlus es laikam cenšos nenošķirt viena no otra. Man liekas, ka viņi ļoti labi viens otru papildina. Es biju palūgusi sievietēm no dažādām pasaules malām iesūtīt sava ķermeņa fotogrāfijas, bet koncentrēties tieši uz tām daļām, kas patīk vismazāk. Cenšos caur gleznu, caur savu skatījumu uz to parādīt viņas citā gaismā, parādīt to kaut ko ļoti, ļoti cēlu, ļoti cilvēcisku, ļoti mīlamu. Man bija viens darbs par kaunuma apmetojumu skūšanu, par to, kādu tas sagādā diskomfortu. Svaigi uzvilktas gaišas apakšbikses, kurām izspiežas cauri mazi asins punktiņi. Man likās, tas izskatās arī savā ziņā diezgan ironiski, ka tu to turpini darīt, lai arī cik tas neērti nebūtu, cik tas nevajadzīgi nebūtu. Bija ienācis tēls galvā, es viņu pierakstīju telefonā, uzskicēju, padomāju, sapratu, ka jā, šis būs, bet interesi pēc iemetu Googlē 2 valodās kaunu apmetojumu, domāju, vai kaut kāds vēsturiski fakti, vai kaut kāda statistika, kaut kas jēgpilns tiks dots pretī. Abās valodās man Googles piedāvāja dažādus veidus, kā tikt vaļā no kaunuma apmetojuma. Griezt ar šķērēm, skūt, efilēt, raustīt ar pinceti. Ir piedāvāts absolūti viss, bet ne tas, ko es esmu pieprasījusi. Un es sapratu, ka tas neders. Ir jābūt citam veidam, kā to padarīt skaistu. Mans piedāvājums būs neskūto kaunu apmetojumu izrotāt ar manas bērnības matu sprādzēm. Lielākā problēma, ar ko es saskārusies tieši savos pašportretos, ir darbu seksualizēšana. Es pati visu laiku sev pieskatu, lai nepārkāptu robežu smalko, bet svarīgo. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka neesmu nereiz to pārkāpusi. Bet gan cilvēki no malas ir izteikuši piezīmes, gan arī pats fakts, ka tas pats Instagrams, Facebooks vismaz reizi mēnesī atsūta paziņojumi, ka drīzumā nobloķēs akauntu,
ja netiks izņemts tas un tas ieraksts, arī Itraspēc iemetu sevi Googlē, lai paskatītos, kā tur tas izskatās. Vairāk attēli tika rādīti aizmigloti un ir jānospiež podziņā, lai parādītos attēls. Es pēc sākumā nesapratu, kas tie ir tieši par, kas tās ir par bildēm, kur viņas ir pieņēmuši par pornogrāfiskām, erotiskām, nepieņemamām. Tās bija nevainīgākās bildes, kur tiešām ir jāpiedomā, lai ieliktu viņus tajā kategorijā. Vizuālā māksla katrā ziņā noteikti var būt labs rīks problēmu risināšanai. Galvenokārt jau tāpēc, ka mākslas valoda ir valoda, kas nav jātulko. Mana pamata auditorija 85% ir sievietes. No vienas puses forši, tā kā auditorija ir atrasta un vēstījums ir nodots, bet vēstījums ir nodots tiem pašiem cilvēkiem, kas par šīm problēmām jau zina. Saskata savos darbos sevi, tā kā savu ikdienu, savas problēmas, jūtas sadzirdētāki, pieņemtāki, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet gribētos, lai arī vairāk vīriešu redz darbus un saprot tādus, kāda tie ir iecerēti. Nevis redz kailumu, bet redz to, kāpēc tas kailums ir attēlots. Man liekas, ka viss mums apkārt ir māksla. Mēs esam māksla, mēs esam mākslinieki. Mēs kā māksla varam būt ļoti kvalitatīvi, varam būt izteikti sūdīgi, tāpat arī mākslinieki. Mēs varam būt ļoti radoši, mēs varam būt arī ļoti destruktīvi.